Sveicināti šajā pavasarīgajā dienā. Šodien es vēlētos dalīties dažās pārdomās par tām atziņām, kas man kā komisijas vadītājam radušās no iesaistes reformu procesos izglītībā un veselībā. Komisija diezgan aktīvi ir bijusi tā, kas spiedusi, veicinājusi, piedāvājusi dažādu veidu izmaiņas, īpaši izglītības jomā, kā vispārīgā tajā augstākajā līmenī. Un pēdējā laikā mēs esam arī iesaistījušies ar savu atbalstu veselības ministrijai, veselības reformu procesā. Un šajos abos te darbības virzienos ir diezgan kopīgi vērojumi par vienu lietu, proti veids, kā mēs gan eksperti, gan arī sabiedrībā un atsevišķās grupās domājam, teiksim, par veselību vai par izglītību, par to, ko tā nozīmē, kas no kā izriet, kādas ir cēloņa sakarības. Tas lielā mērā arī nosaka to reformu ātrumu, vai pareizāk būtu laikam teikt lēnumu. Ir virkne tipisku, tieši skaidri redzamu aizspriedumu vai pārpratumu, kas traucē saprātīgi domāt un pieņemt lēmumus un kaut ko darīt. Piemēram, viens klasisks piemērs ir augstākā izglītība, kurā valda priekšstats, ka pastāv tāda lieta kā bezmaksas augstākā izglītība. Proti saist ar budžeta vietām ideja par to, ka tas ir par brīvu. Neviena izglītība, nekur, nekad nav par brīvu. Un kur nu vēl augstākā izglītība, kuru budžeta vietu formā nomaksā Latvijas nodokļu maksātāji. Proti, te neiet jautājumi par to, ka kaut kas ir vai nav par brīvu, bet ir jautājums par to, kā tiek apmaksāts konkrēts izglītības posms un kurš to dara, nevis ka par brīvu. Veselības sakarā savukārt ir diezgan pārsteidzoši redzēt veselu virkni ar pretrunīgām domām. Šeit būtu daži piemēri, kas ir tīpaši nāk ārā socioloģiskajās aptaujās. No vienas puses cilvēki izteikti negatīvi vērtē veselības reformu. Savukārt veselības reformas veicēji un daudz arī sektora darbinieki domā, ka reforma ar saviem trūkumiem un mīnusiem tomēr kopumā iet pareizā virzienā. Un kāpēc ir šī vērtējuma atšķirība? Tādēļ, ka iedzīvotāji sagaida no veselības aprūpes reformas pilnīgi kaut ko citu nekā par to, kā mērķi domā reformas veicēji un sektorā strādājušie. Cilvēki uz veselību arī raugās daudz savādāk nekā, piemēram, to dara veselības sektora spēlētāji. Veselība cilvēkiem ir augsta vērtība, tā ir viena no pirmajām vērtībām, tā ir ļoti svarīga lieta, ko cilvēki domā, kas ir viņu labklājībā, bet tā tiek tulkota tā, kā ir svarīgi, ka man ir veselības aizsardzība, kas man salabos kaut ko, ja man kaut kas notiks, kaut kāds negadījums gadīsies, vai kad būs tuvumā kāda slimnīca vai kāds ārsts, kas fiks kaut ko varēs man palīdzēt. Veselība netiek izprasta lielākajā daļā Latvijas sabiedrībā, absolūti lielākajā daļā sabiedrībā, ka tāda ieguvums, vērtība, ko es varētu ar savu darbību, ēdot, kustoties, guļot, strādājot, pareizi veicināt. Ja? Ka patiesībā veselība nav par slimnīcām, bet drīzāk ir par pareizu ēšanu un par to, ka es nenokļūstu slimnīcā. Ne tāpēc, ka es nevaru maksāt, bet tāpēc, ka es kopumā esmu vesels, man to nevajag. Un es domāju, ka šis, piemēram, ir diezgan skaidrs traucēklis domāt par veselību plašākās kategorijās. Augstākā izglītībā savukārt līdztekus priekšstatiem par bezmaksas izglītību ir arī uzskats, ka no tā, ka es iemācos kaut ko, mācos augstskolā, vairāk iegūst sabiedrība, kas arī nav taisnība, jo kopumā tieši augstākā izglītība ir izglītības posms, kurā vairāk iegūst konkrētais augstākās izglītības ieguvējs. Gan kā savs, ienākumu ilgtermiņa veicinājumu, tāpēc, ka ir augstāka izglītība, man ir lielāka ienākuma ilgākā laika posmā, gan arī plašāks kompetenču loks, kas man ļauj dažādā veidā piedalīties darba tirgū. Un man liekas, ka tieši šis aspekts, ka tiek mazāk runāts par personiskiem iegūmiem no izglītības augstākās un vairāk uzsvērt šis publiskais labums un tas, ka tas līdz ar to pamato bezmaksas, traucē mums labāk spriest par to, kā pārkārtot augstāku izglītību. Un šeit, kā savu trešo šī bloga daļu, es tomēr gribētu vienu lietu paskaidrot, kas ir izraisījis virkni pilnīgi nevajadzīgi un nesaprotam bezjēdzīgi pārpratumu. Proti,
tas, ka Strateģiskās analīzes komisija ir rūpīgi apsver iespēju piedāvāt kā alternatīvu pašreizējiem augstākās izglītības finansēšanas veidam tā saukto ilgtermiņa valsts kredītu sistēmu. Pret šo te pieeju regulāri tiek iebilst, ka tā ir nepieņemama, jo cilvēki negrib ņemt kredītus un banku kredītu iegūšana ir ļoti sarežģīta līdz šim bijusi, kas attiecībā uz mūsu piedāvājumu ir absurdi, jo valsts ilgtermiņa kredīta augstākā izglītībā nav pilnīgi vai ļoti mazā sakarā ar to, kā dara to bankas. Ja kurš students, kas iestājas augstskolā un ir sekmīgs, automātiski kvalificējas tādam kredītam. Otrkārt, ka cilvēki neuzņemsies tik tālējošas saistības, kas arī ir muļķības, jo cilvēki uzņemās saistības attiecībā uz dzīves vietu, attiecībā uz mājokli, attiecībā uz automašīnu iegādi, pie tam ļoti lielas un bieži vien nekādā sakarā ar viņu ienākumiem vai ļoti mazā sakarā. Savukārt izglītība ir laba investīcija, un līdz ar to tur ir daudz saprātīgāk uzņemt ilgākas saistības. Treškārt, ka tad cilvēks sāks doties projām uz citām valstīm, iespējams, ka tas tā notiksies ne jau izglītības finansējuma dēļ, bet citu kvalitātes apsvērumu dēļ, taču mums jārēķinās arī ar to, ka apkārt esošais valstīs augstākās izglītības cena pieaugs. Ļoti skaidri var redzēt Lielbritānijas piemērā, kur no 3000 3 reizes pieaug mācību maksa, sākot no gada, 12. 13. gada. Arī Skandināvijas valstis izslavētās par brīvu valstis veido jaunu cenu politiku, piemēram, nosakot mācību maksu tiem, kas mācās no citām valstīm, nevis Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums jārēķinās ar pilnīgi citu vidi tuvāko gadu laikā. Tas ir viens, un otrs dabiski. Šeit tiešām ir jautājums vairāk par kvalitāti, kuru tik var nodrošināt, un to padzīst arī paša augstskolu pārstāvji, tikai ar apjomīgākām investīcijām pašā sektorā. Kādas nav iespējams, ja nav cita veida pieejas finansēšanai. Un šeit man liek arī vēl viens būtisks faktors, ka valsts ilgtermiņa kredīti nav pārēj uz privātu maksājumu sistēmu augstākā izglītībā. Tieši otrādi. Tas ir veids, kā palielināt, iespējams pat vairāk kārt palielināt publiskos resursus, publisko naudu augstākā izglītībai. Vienkārši tas nenotiek kā viena gada tieši sadavums augstskolai, bet kā lielāka injekcija naudas, kurā ir kāds, kas uzņemās ilgtermiņa saistības. Tā ir tā pati publiskā nauda, studenti, kas pēc tam beidz pie noteikti ienākuma līmeņa, sāk atdot nelielas daļas, tās nonāk fondā, kas atkal dod studentiem šo te naudu, līdz ar to izveidojas pietiekami patstāvīga un ilgtspējīga publiska finansējuma sistēma augstākā izglītībā, kas nav nekādā ziņā iracionāla, jo tas ir prātīgi, ka tiek maksāts par augstāko izglītību. Tā ir strateģiska, jo valsts var sākt atlaist šos parādus noteiktās profesijās, noteiktās jomās. Tā ir arī sociāli-ekonomiski jūtīga, jo atkal šo te parādu var savādāk piemērot cilvēkiem ar mazākiem iztiks līdzekļiem vai vispār atlaist. Un tā ir pietiekami daudz dažādu veidu instrumentus, kā prātīgāk izmantot publisko naudu. Es domāju, tajā brīdī, kad šī saruna arī sāks notikt jēdzīgāk, gan mēs atbrīvosimies no priekšstata, ka augstākā izglītība ir pa brīvu iespējama, vai valsts ilgtermiņa kredīti ir kaut kas pilnīgi šausmīgs, es domāju, mēs arī saprātīgāks lēmums pieņemsim attiecībā uz reformām. Tas patiecas uz veselību, domājot precīzāk par veselības lomu cilvēku dzīvē, mēs arī prātīgāks lēmums pieņemsim par to, ko darīt gan ar slimnīcas sistēmu, gan arī sabiedrības veselības sistēmu. Un šīs, teiksim, priekšstatu lietas, jēdzienu, ideju lietas, ir ļoti būtisks reformu process. Tas nav jautājums tikai par kādu konkrētu rīkojumu, bet arī veidu, kā mēs domājam. Šajā virzienā visu laiku arī strādājas Strateģiskā analīzes komisija veicināt saprātīgāku domu apmaiņu par cilvēkiem svarīgākām lietām. Latvijas, domāju, ka mēs to arī taisīsim turpināt, bet šajā brīdī gribēju novēlēt jums jauku pavasari un saulainu vasaru.